Ja man būtu iespējas vispār tās pirmdienas izņemt no kalendāriem, ja, no nedēļas dienām, vispār iesāktos dienu, labi, jā, ar piekdienu. Ideāli ar sestdienu, jā, bet vismaz ar piekdienu. Bet pirmdienas izņemt ārā. Grūtas dienas, ļoti grūtas. Visi atpūtušies, bija, visi bija kaut kāds šašlikus pacepuši, jā, kaut kādas ballītēs pabijuši, jā, bet tā daži arī mājās kopa māju ar bērniem bija un tāpat izbesījās jau tā, ka vairs spēka nav. Un vēl tagad jāvelkās ir sapat uz tiem darbiem, jāpelna tā nauda, jā. Kaut kādā veidā tā kā jādzīvo tālāk ir. Kas pa ziņām šodien? Tad ziņas sekoja, šodien ir picas diena, jā. Tā ārprāts, vakarā vēl picas jāēd, jā. Sataisiet tās picas, jā, iemaisiet to mīklu un cepiet, Un tā vēl ir šodien svētki tiem, kam patīk lasīt vannās. Iedomājies, iekāp vannā, paņem lielo bībeli un lasa, Ja tur saliec sveces kaut kādas, jā, ielej viņčuku sev vai aliņu, sēdi siltā vannā, kamēr kājas notirpst un lasi to bībeli. Latvijā savukārt arī pāris ziņas. Viena no tām it kā patīkamajām, bet tas pielikums pie tām pensijām ir tik sīks, ka baigi par to runāt sevišķi negribās. Bet tomēr pie minimālām pensijām ir pielikta naudiņa klāt un arī pie pabalstiem. Priecājamies. Priecājamies tā, ka leksim šovakar ēdot pizzas. Un pasaulē īpaši viena jauka ziņa ir tā, ka viens bijušais Nacionālās basketbola līgas spēlētājs 72. gadā bija uzvilcis kažoku, tādu vecu sadīrātu, un izgājis mežā. Tā kā viņam augums ir 2,13 centimetri, tad viņu esot vietēji iedzīvotāji padomājuši, ka tas ir sniega cilvēks. Un, protams, to vēsti iznesuši visur apkārt. Tur bija sabraukuši fotokorespondenti un masmēdijas un filmējuši tur tās pēdas viņa milzīgās, kaut kāds tur 56. izmērs viņam tam kedām tur bijis ir. Un tad šis tur vazājies ir. Un tad šodien viņš ir, ne šodien vakar viņš izrādās tur atzinās par to visu lietu. Tādas tās briesmas mums te notiekās. Tādas tās ziņas šodien, uz tās pirmdienas, jā. Jauku dienu.